Ar 60 000 iedzīvotāju Jelgava ir 4. lielākā pilsēta Latvijā. Vairāk nekā puse, 64% jelgavnieku, ir cilvēki darbspējas vecumā. Taču pēdējos gados Latvijā un arī Jelgavā ir tendence pieaugt cilvēku skaitam pensijas vecumā. Ir arī cilvēki, kur darbu nespēja atrast, vai tas ir maz atalgots. Lai arī bezdarba līmenim ir tendence samazināties, tas sasniedz 7% no darbspējīgo Jelgavas iedzīvotāju kopskaita. Aptuveni 3,5 tūkstošiem jelgavnieku noteikts trūcīgs personas status. Viņu vidū arī ģimenes ar bērniem. Gadā pašvaldības sociālajos pabalstos izmaksā ap 1,5 miljonu eiro, ko saņem aptuveni 4,5 tūkstoši ģimeņu. 2001. gadā Jelgavas pašvaldībā izveidota pašvaldības iestāde Jelgavas sociālo lietu pārvalde, kuras pārziņā ir meklēt iespējas un veidus, kā palīdzēt tiem, kam dzīvē viegli neklājas. Šeit, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, viņi vienmēr tiek laipni gaidīti. Iestādē alaži tiek domāts par klientiem, sākot ar ērtu piebraukšanu un autostāvvietu. Pie speciālistiem ir ērti piekļūt arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo ēka aprīkot ar mobilo pacēlāju. Tāpat padomāts par māmiņām ar bērnu ratiņiem. Pirmajā stāvā atrodas informācijas kabinets un pieejami arī citi speciālisti. Klientu vienmērīgu plūsmu nodrošina rindu regulators. Iestādes darbības sākums ir meklējums jau 1995. gadā. Jelgavas sociālo lietu pārvalde tāda vēl nebija. Bija sociālās aprūpes dienests, Jelgavas domes administrācijas struktūra vienība. Pakāpeniski uzņemoties rūpes arī par veselības aprūpes sfēru, mēs kļuvām par veselības un sociālo lietu departamentu. Tad 2001. gadā mēs kļuvām jau par iestādi, un pēc pusgada, 2001. gada jūlijā, mēs kļuvām pazīstami pilsētā ar savu šī brīža nosaukumu Jelgavas sociālo lietu pārvalde pašvaldības iestāde. Mūsu uzdevums īstenot pašvaldības kompetenci, sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības, veselības aprūpes, veselības veicināšanas jomā. Bez tam šajos gados mums ir nākuši klāt jauni uzdevumi, un Jelgavas pašvaldībā mēs veicam arī bērnu likumpārkāpumu profilakses darbu. Jelgavas sociālo lietu pārvalde jelgavniekiem nodrošina plašu sociālo pakalpojumu klāstu. Viens no tiem ir darbs ar ģimenēm un bērniem, sociālā darbinieka un psihologa darbs. Ģimenes atbalsta nodaļas darbinieks sniedz palīdzību un atbalstu ģimenēm sociālo problēmu risināšanā. Nepieciešamības gadījumā nodrošina arī sociālo atbalstu. Tas nepieciešams, lai pārvarētu krīzes situācijas un veicinātu personas iekļaušanos sabiedrībā. Vardarbībā cietušajiem bērniem tiek nodrošināta rehabilitācija un pakalpojums dzīvesvietā. Ģimenēm tiek izstrādāti individuāli sociālo problēmu risinājumu plāni. Tajā skaitā sociālās korekcijas programma nepilngadīgiem likumpārkāpējiem un izglītojošas nodarbības vecākiem. Ģimenēm un bērniem tiek nodrošināta arī bezmaksas psihologa konsultācijas. Daudzas situācijas tiek veiksmīgi atrisinātas, taču ne visi gadījumi ir ar laimīgām beigām. Sarežģītākos gadījumos, kad bērniem nepieciešams nodrošināt īslaicīgu aprūpi, ģimenei tiek piedāvāta krīzes centra pakalpojumi. Bērniem, kur vecākiem pārtrauktas vecāku aprūpes vai aizgādības tiesības, pašvaldība nodrošina ilgstošu aprūpi bērnu sociālās aprūpes centrā, kura darbs notiek Jelgavas sociālo lietu pārvaldes pāraudzībā. Personas, kuru iekļaušanās sabiedrībā ir apgrūtināta, saskaņā ar sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu var saņemt dažādus rehabilitācijas pakalpojumus. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināti specializēti autotransporta pakalpojumi, rehabilitācijas centru apmeklējumi, tehniskie palīglīdzekļi, kas nav iekļauti valsts apmaksāto palīglīdzekļu sarakstā. Bērniem invalīdiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, sociālā rehabilitācija un ūdens dziedniecības procedūras, reitterapija. Jelgavas sociālo lietu pārvalde nodrošina arī asistenta pakalpojumu. Tas paredzēts personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti, kuriem diagnosticēti funkcionāli un garīgas veselības traucējumi, kā arī bērniem invalīdiem. Savukārt šo bērnu vecākiem tiek regulāri organizētas atbalsta grupas ar klīniskā psihologa un citu speciālistu piedalīšanos. Ik gadu, lai izvērtētu vides pieejamību cilvēkiem ratiņkrēslā, Sociālo lietu pārvaldes sadarbībā Sabiedrības integrācijas pārvalde Jelgavā organizē vides pieejamības monitoringu. Tajā piedalās vides pieejamības eksperti un cilvēki ar īpašām vajadzībām,
kas praktiski izmēģina, cik viegli vai sarežģīti cilvēkam ratiņkrēslā ir iekļūt tirzniecības vietās, dažādās medicīnas, kultūras un citās sabiedriskās vietās, valsts un pašvaldības iestādēs, iekļūt sabiedriskajā transportā un pārvietoties pa ielām. Pēc rezultātu izvērtēšanas tiek izteikti priekšlikumi vides pieejamības uzlabošanai Jelgavas pilsētā. Šito uzbraukto vajadzētu likt pa paraugu visiem, kas būvē, lai nāk un mēra un dara tādā īsajā ceļā, kas te notiek. Ja? To vajadzētu ņemt par paraugu vispār. Ideāli uztaisīta un maz vietas aizņem. Sociālā rehabilitācija tiek nodrošināta arī personām pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma un iedzīvotājiem ar atkarības problēmām. Atkarību profilakses punktā Stacijas ielā 13 personām ar atkarības problēmām un viņu tuviniekiem ir iespējams saņemt atbalstu, kā arī speciālistu padomu, kā atbrīvoties no atkarību jūga, socializēties sabiedrībā un kā no atkarībām pasargāt savus bērnus un tuviniekus. Speciālisti dodas arī uz Jelgavas skolām un par atkarības problēmām runā ar jauniešiem. Atkarību profilakses punktā cilvēkam anonīmi un bez maksas ir iespējams veikt ekspresa testus uz HIV un hepatītu. Jelgavas sociālo lietu pārvaldes paspārnē darbojas 2 dienas centri – Integra personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem un atbalsts – centrs, kurā darbojas klienti ar psihiskām saslimšanām. Abu centru pamatuzdevums ir cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem dot iespēju integrēties sabiedrībā. Šujam, izšujam, kartiņas apsēkumu gatavojam, tapojam šallītes, ko meitenes iemācījās uz Ziemassvētkiem vairākas, ja? Ar dzīju darbojamies, šujam un laumiņu šuj pogas, ko nu katrs varam. Un nodarbībās nekad netiek uzspiest, ka jādara noteikti viens un tas pats. Mēs pirms tam sarunājam, kas gribās uz šo momentu darīt, ja? Kas gribas un pa lēnītiņām darbiņi mums iet lēnām, protams, bet par lēnām mēs esam ļoti daudz jaunas prasmītas apguvuši šeit. Šeit klientiem tiek nodrošināta sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, sociālā aprūpe, tiek piedāvāta iespēja apgūt datorprasmes un izmantot interneta pieslēgumu. Tāpat klientiem tiek organizētas dažādas nodarbības, tādas kā mūzikas un fizioterapijas nodarbības, rokdarbi, mākslas terapija un teātra studija. Ar teātra iestudējumiem centra atbalsts klienti priecē arī skatītājus ārpus savām darba telpām, viesojoties dažādās iestādēs un slimnīcās, gan Jelgavā, gan ārpus tās. Dienas centrs ir ļoti vajadzīgs šādiem klientiem, jo viņi šeit nāk kā uz mājām, viņi jūtās šeit kā darbā, šeit viņus neviens neatraida, tāpat arī viņiem šeit ir ēdināšana un viņi attīsta šīs savas lomas un prasmes dienas centrā. Ikgadēja tradīcija ir 2 reizes gadā organizēt rokdarbu tirdziņu, kurā klientiem ir iespēja savus darbus parādīt arī citiem un piedāvāt tos iegādāties. Centros tiek nodrošināta arī ēdināšana un dažādas aktivitātes ārpus telpām. Ekskursijas, pastaigas, plenēri, iespēja apmeklēt sporta un kultūras pasākumus, muzejus un izstāžu zāles. Pilngadīgām personām ar garīgu raksturu traucējumiem, kurām atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes iestādē nav nepieciešama, bet objektīvu iemeslu dēļ viņiem dzīvot patstāvīgi nav iespējams, tiek nodrošināts grupu dzīvokļi. Klientiem alaži līdzās ir sociālais darbinieks, kas sniedz individuālu atbalstu sociālā rehabilitācijā un dažādu problēmu risināšanā, palīdz integrēties sabiedrībā un darba tirgu. Klientiem notiek dažādi veidi pasākumi. Tās ir gan ēst gatavošanas prasmju nostiprināšanas un jaunu prasmju apgūšanas nodarbības, gan brīvā laika pavadīšanas pasākumi. Tie ir arī rokdarbi. Organizējam sporta spēles sadarbībā gan ar Pusceļu māju, gan ar mūsu dienas centriem. Mūža nogalē, kad cilvēks kļūst slims un nevarīgs, viņam ir ļoti būtiski nezaudēt saikni ar ierasto vidu un cilvēkiem. Tāpēc ir labi, ja līdzās ir kāds, kuram uzticēties, kāds, kuram palūgt palīdzību. Sociālās un medicīniskās aprūpes centrā pensionāriem un invalīdiem, kuri paši saviem spēkiem nespēja sev pilnībā aprūpēt, tiek piedāvāts mājas aprūpes pakalpojums. Aprūpe tiek dalīta 4 līmeņos, un izvērtējot cilvēku individuālās vajadzības, katram klientam tiek nodrošināta viņam atbilstošākā. Trūcīgām personām mājas aprūpe ir bez maksas. Tiek nodrošināta kā personiskā, tā mājas aprūpe. Sabiedrības veselības māsa gādā par medikamentu piegādi mājās un recepšu izrakstīšanu. Vecajiem vientuļiem cilvēkiem, kuriem nepieciešama patstāvīga aprūpe, tiek nodrošināta iespēja mājas rast kādā no Latvijas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centriem.
Balstoties uz iedzīvotāju vajadzību un vēlmu izvērtējumu, tiek veidot arvien jauni sociālie pakalpojumi. Viens no tiem ir drošības pogas ieviešana. Tā nodrošina cilvēkam diennakts uzraudzību, neatliekamo palīdzību un psiholoģisku atbalstu. Tiek izmantot īpaša saziņas sistēma signāla poga, kas atrodas aprocē vai kulonā. Служба помощи. Добрый день, Янина Скунзе. Как вы меня слышите? Вы можете отвечать. Как вы слышите? Хорошо. Vesels cilvēks ir laimīgs cilvēks. Rūpējoties par iedzīvotāju veselību un slimību profilaksi, Jelgavas sociālo lietu pārvaldes veselības aprūpes un veicināšanas nodaļas speciālisti jelgavniekiem regulāri organizē dažādus ar veselības veicināšanu saistītus pasākumus. Tādus kā veselības diena, pasaules diena bez tabakas, sirds veselības dienu, diabēta dienu. Ik gadu tiek rīkotas aktivitātes asins donoriem, Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Pirmās palīdzības mācības uzņēmumos, dažādas aktivitātes jauniešu un veco ļaužu veselībai. Regulāri tiek organizēti semināri un diskusijas ģimenes ārstiem. Par veselības veicināšanu tiek runāts skolās, nakts patversmēs un citur. Jelgavas sociālo lietu pārvaldes speciālisti iesaistās arī veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības izvērtēšanā pilsētā. Apzina pilsētas iedzīvotāju vajadzības, kāda veselības aprūpes pakalpojumi Jelgavā vēl būtu nepieciešami. Izvērtē sociālo medicīnisko pabalstu piešķiršanu trūcīgajiem. 2013. gadā Jelgavas pilsēta ir uzņemta veselīgo pašvaldību tīklā. Cilvēki, kur nonākuši krīzes situācijās, nereti zaudē arī savas mājas. Lai salā un augstumā nepaliktu uz ielas, viņiem ir iespēja pārnakšņot Jelgavas nakts patversmē. Krietnākā ziemas salā patversmē iespējams uzturēties visu diennakti. Papildus naktsmītnei un siltam ēdienam, cilvēkam šeit tiek nodrošināta personīgā higiēna, tīras drēbes, sniegts atbalsts sociālo problēmu risināšanā, lai motivētu veiksmīgi atgriezties sabiedriskajā apritē un turpinātu patstāvīgu dzīvi, kā arī iesaistīties darba tirgū. Nakts patvērsmes iemītniekiem tiek organizētas atbalsta grupu nodarbības ar psihologu, atkarību un veselības speciālistu, kā arī valsts nodarbinātības aģentūras pārstāvu piedalīšanos. Sadarbībā ar uzņēmējiem nakts patvērsmes telpās jau vairākus gadus darbojas Zupas virtuve, kur 2 reizes nedēļā trūcīgiem jelgavniekiem ir iespēja saņemt siltu maltīti. Nakts patvērsmes iemītnieku vidējais skaits ir aptuveni 30 cilvēku ikdienas. Viens no iestādes veiksmes stāstiem ir higiēnas centrs. Saskaņā ar klientu aptauju tas ir viens no pieprasītākajiem Jelgavas sociālo lietu pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem. Jelgavas iedzīvotāji higiēnas centra pakalpojumu atzinīgi novērtējuši. Tajā par nelielu maksu var nomazgāties dušā, izmazgāt un izžāvēt veļu. Higiēnas centra pakalpojumi tiek piedāvāti pilsētas trūcīgiem iedzīvotājiem, cilvēkiem ar invaliditāti un pensionāriem. Viena no dušas kabīnēm pielāgot, lai tajā varētu iebraukt un nomazgāties arī cilvēks ratiņkrēslā. Lai saņemtu pakalpojumu, cilvēkam jāuzrāda Jelgavas sociālo lietu pārvaldes izsniegt iziņu par atbilstību, trūcīgas personas vai ģimenes statusam, invalīdu vai pensionāru apliecību, sociālās dzīvojamās mājas iemītniekiem mājas iedzīvotāju apliecību. Jelgavas sociālo lietu pārvaldes durvis ir plaši atvērtas. Šeit pēc atbalsta un palīdzības ikdienu vēršas daudz cilvēku, no kuriem vairumam vārds labklājība ir svešs vai aizmirsts. Lai mazinātu sociālo nevienlīdzību, Jelgavas sociālo lietu pārvaldes darbinieki roku rokā strādā kopīgi mērķa labad, mēģinot rast efektīvākos un ilgtspējīgākos risinājumus savu iedzīvotāju labklājībai, nodrošinot jelgavniekiem sociālo darbu, sociālo palīdzību, psiholoģisko atbalstu, sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus. Sociālo lietu pārvalde savu darbību organizē un uzdevumus veic patstāvīgi, sadarbojas ar domas struktūru vienībām, pašvaldības un valsts institūcijām, juridiskām un fiziskām personām, sabiedriskām un starptautiskām organizācijām. Patiesa labklājība nav iedomājama bez kvalitatīvas dzīves vides, tāpēc iestādē tiek domāts ne tikai par pakalpojumu sniegšanu, bet arī par to pieejamību iedzīvotājiem un kvalitāti. Nevelti sociālo lietu pārvaldei piešķirts kvalitātes vadības sistēmas certifikāts ISO. Tas apliecina iestādes spēju nodrošināt klientu prasību izpildi, kas sevišķi svarīgi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā. Gribētos, lai piepildās tās ieceres, kuras ir definētas Jelgavas pilsētas attīstības stratēģijā. Tas ir sociāli aktīvs, materiāli nodrošināts cilvēks, protams, arī vesels cilvēks.
Un tas nozīmē, ka mums būtu jāpievēršas vairāk sociālajiem pakalpojumiem, un sociālā palīdzība paliktu tāda kā īstermiņa risinājums pārējošās dzīves grūtībās.